Labi, nu tad ķersimies klāt šī vakara pēdējai noslēdzošai būtiskākajai daļai, jo diskusija ir ārkārtīgi būtiska. Man liels prieks, un es ļoti pateicīga, ka jūs esat ieradušies šeit un gatavi runāties. Un šodien pie mums ir uz diskusiju ieradusies Natālija Preise no Brīvo arotbiedrības savienības, Kaspars Gorkšs, Darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors, Oksana Žabko, Baltijas Sociālo zinātņu institūta vadošā pētniece, un Viesturs Celmiņš, VFRESH vadītājs, pilsētu plānotājs un sociāla antropologs. Labvakar. Tātad, tas ievads, par ko mēs šovakar gribam parunāt, ir, ka pētījums izgaismo, ka no vienas puses platforma darbs ir sociāli nedrošs un dod strādājošam pavisam niecīgu kontroli pār darba procesu un apstākļiem, radot bāžas par platformā strādājošo atbilstību pašnodarbināto statusam, kas viņi ir. No otras puses, vismaz daļai platformā strādājošo tas ļauj elastīgāk savienot darbu ar citiem pienākumiem, piemēram, studijām vai aprūpas pienākumiem vai uzņēmējdarbību. Tas jautājums, par ko mēs varam runāt un kur nav viens pareizās atbildes, ir, kā mēs vērtējam šo jauno darba formātu, vai tas palīdz attīstīties jauniem uzņēmējiem, vai vienkārši varbūt eksploatē nepilnības darba attiecību tiesiskajā regulējumā, un vai mēs kā sabiedrība, skatoties no sabiedrības viedokļa, esam ieguvēji vai zaudētāji tajā visā, un kādi riski no tā rodās. Un mēs sākumā uzdošu jautājumus šiem, kas pie mums ir ieradusies speciāli parunāties, un tad jau mēs varēsim pieslēgties, un visi te ir daudz runāt gribētāji, kā mēs redzējām pirmajās daļās. Man sākšu ar Natāliju par Eiropas Savienības direktīvu. Eiropas Savienība nesen pieņēma direktīvu, kā jau mēs tur drusku runājām, kas paredz regulēt platformu darbu. Varbūt jūs varat, jo tā kā no juridiskā, jo mēs tomēr tādi kultūras sociologi, no juridiskā viedokļa, nedaudz pastāstīt par šo jauno direktīvu, uz ko tā vērsta, un jūsuprāt, kā tas ieviesīsies Latvijā, vai ko tas varētu nozīmēt Latvijai? Sveicināt visiem. Strādāju Latvijas Brīvo arotbiedrības savienībā. Ikdienā mēs pārstāvam darbiniekus. Uzreiz pateikšu, mums ļoti žēl, ka platformas darbinieki nav mūsu rindās, tāpēc mums ir īpaši liels prieks, ka mēs varam sadarboties ar Kultūras akadēmiju un ar projektu, ko mēs iesākām laikam Darbtiesību fórumā pāris gadus atpakaļ, jo šādā veidā mēs daudz vairāk uzzinām par šo nodarbināto problēmām un varam, piemēram, tad, kad tapa direktīva par platformas darbiniekiem, mums bija daudz lielāka izpratne, kādas ir problēmas, un jūsu pētījums tieši apstiprināja mūsu nojausmu. Platforma darba direktīva. Pieņemta fināla apstiprināta tikai šo rudeni. Diezgan liela cīņa bija par šo direktīvu. Jo, lai jebkura direktīva taptu, tas ir ļoti ilgs process, aptuveni pat 10 gadi no idejas līdz finālam. Un es teikšu, ka vispār Eiropas Savienībā sociālās direktīvas darbņēmēju aizsardzībai ļoti grūti dabūt. Tāpēc šis ir diezgan liels panākums. Un kāpēc tas ir panākums? Tāpēc, ka visā Eiropā šī ir ļoti liela problēma. Nodarbināto darba tiesības tiešām ir diezgan pārkāptas, un to visi redz. Arī jūsu filma, kuras fragmentus redzēju, tas ir tikai apstiprinājums, un tas ir visās Eiropas Savienības valstīs. Un tas bija neliels ievads, un lai risinātu šo problēmu, arī tika pieņemta debatēta sākuma un tad pieņemta direktīva par platformu darbā nodarbinātajiem. Direktīvai ir 2 mērķi. Viens mērķis ir tieši aizsargāt platformā nodarbinātos, tāds sociāls mērķis, un otrs mērķis ir duāls, vienlaikus aizstāvot uzņēmumu, kas ir platformas uzņēmumi, darbu un viņu ilgtspēju. Tā kā šīs mērķis dod gan vienai, gan otrai šo attiecību pusē kaut ko. Un pats, laikam, lielākais, par ko bija lielā cīņa direktīvas tapšanas procesā, ir prezumcija, ka katrs platformā nodarbinātais cilvēks ir patiesībā darbinieks. Ja vien mēs varam redzēt darba attiecību pazīmes. Platformai noteikti ir iespēja pēc tam atspēkot un apstrīdēt šo prezumciju, bet sākumā tiklīdz mēs redzam kaut kādas pazīmes, mēs uzreiz sakam, ka šie ir darbinieki un viņiem jābūt pareizi klasificētiem. Ko nozīmē darba attiecību pazīmes? Tā ir subordinācija. Mēs redzam, ka ir kontroles, darba organizēšanas momenti. Vienkāršiem vārdiem droši vien
Un es zinu, ka ļoti daudzi platformā nodarbinātie, kā mēs redzējām pētījuma sākumā, viņi grib būt pašnodarbinātie. Un viņi domā, ka viņi ir pašnodarbinātie. Tā kā paldies jums par šo apstiprinājumu, bet patiesībā šie cilvēki nevar brīvi piedāvāt cenu, pildīt pakalpojumu tad, kad viņi vēlas. Viņi faktiski, viņu atlīdzība ir atkarīga no platformas dotā uzdevuma, vērtējuma un noteiktās cenas. Tātad viņi nav nekādi tādas brīvas pašnodarbinātas personas, kas var uzņemties visus ekonomiskus riskus un brīvi tirgu piedāvāt savu cenu un savus pakalpojumus. Un ko viņi zaudē ar šo? Viņi zaudēs sociālās garantijas. Pirmkārt, cilvēks, kurš ir īsteni pašnodarbināts, pats rūpējas par sevi. Cilvēks, kurš ir darbinieks un ir subordinācijas kontroles attiecībās, viņam ir svarīgi, lai šādas sociālās garantijas attiecīgi pēc tam nodrošina valsts. Tāpēc arī ir šī direktīva. Direktīva paredz platformām diezgan skaidrus pienākumus. Diezgan liela šo pienākumu grupa ir saistīta ar automatizētiem lēmumiem. Priekš mums tas vispār ir kaut kas jauns, digitalizācija, lēmumi, kas ir pieņemti ar algoritmiem. Un mēs arī daudz par šo mācāmies un gribētu vairāk zināt, kā tas vispār operē platformas iekšienē. Bet faktiski platformai ir pienākums informēt visus nodarbinātos, ka ir šāda automatizēta lēmumu pieņemšana, kā tā darbojās. Ja ir grozījumi šajā sistēmā, arī tad ir jāinformē platformā nodarbinātie. Otrs svarīgs moments, ka jebkurām platformām nodarbinātam cilvēkam ir iespēja apstrīdēt lēmumu. Tātad par mani ir pieņemts lēmums. Platforma, piemēram, kritizē mani, dod mazāku vērtējumu, vēlas izbeigt ar mani līgumu, izbeigt darba attiecības. Man jābūt tiesībām apstrīdēt šo. Un platformā jābūt pietiekami nodarbinātam personālam, kurš atbildēs uz manu, piemēram, kā platformas darbinieka pieprasījumu, sniegs man paskaidrojumu. Man jābūt iespējai apstrīdēt šo, un ja šis lēmums ir kļūdains, tad man arī jābūt kompensācijai. To visu šādas tiesības, respektīvi, arī paredz šī jauna direktīva. Vēl viens tāds ļoti svarīgs, liels tiesību griezums ir kolektīvās tiesības. Platformā nodarbināto ļoti vāja puse, ka viņi ir pa vienam. Mēs, piemēram, redzējām uz ārvalstnieku fragmentā šajā filmā, ja, ka viņi palīdz viens otram kolektīvi, un tieši šādi viņi pie mums var labi izdzīvot. Es saku, nevis dzīvot, bet izdzīvot. Kolektīvās tiesības ir vienmēr risinājums darbiniekam, kurš vienmēr darba attiecībās ir vājākā puse. Un tieši platforma darbā, kad darbinieki pat nav nekādā vienā fiziskā vietā, tas ir ļoti grūti īstenojams. Direktīva konkrēti pasaka, ka platforma ir jākonsultējas ar darbinieku pārstāvjiem, ir jāinformē un jāgarantē arī visas tiesības. Un, kas ir ļoti svarīgi, platformai jānodrošina darbinieku pārstāvjiem iespēja sakontaktēt visus darbiniekus ar platformas informācijas rīkiem. Tas ir kaut kas inovatīvs un ļoti svarīgs priekš mums. Es detalizēt varbūt nestāstīšu par visām detaļām, ar prieku atbildēšu, ja ir kaut kādi turpmāki jautājumi, bet šīs laikam tādi galvenie tiesība aspekti, ko nesīs šīs instrumenti. Tad, Maija, jūs pajautājat par to, kā tas izskatīsies Latvijā. Jā. Direktīva ir tikko pieņemta, tā ir jāievieš līdz 26. gadam. Es pat pateikšu, līdz 26. gada 2. decembrim. Mums ir ļoti daudz laika. Zinot likumdošanas procesu, nekas ātri nesāksies. Labklājības ministrija, kurai es pieļauju būs viena no galvenajiem virzītājiem šīm tiesību aktiem, sāks transponēšanu daudz vēlāk. Pateikšu arī kāpēc. Eiropas komisija parasti, kad ir pieņemta direktīva, rīko tādu ekspertu grupu, kur visi izstrīdās par to, ko tad gribēja Eiropas likumdevējs, ko nozīmē šī tiesība, legālā prezumcija, kā to īstenot. Un tad viņi gatavo tādu rekomendāciju dokumentu valdībām, kā pareizi to ieviest savos tiesību aktos. Un valdības parasti arī cenšas pirms pieņemt tiesību aktus sagaidīt šo interpretāciju, lai pēc tam nekas nav jāmaina. Šī darba grupa sāks, pirmā sēde bija decembra sākumā, pirmā sēde. Tas nozīmē, ka vismaz pusgadu vai vairāk darbs turpināsies, un mēs nesēdēsim pie transponēšanas vēl gadu. Tas ir tāda, teiksim, mana profesionāla intuīcija no iepriekšējiem pieredzēm. Visdrīzāk, ja teiksim tāds, fantazējot, filozofējot,
kā mēs varētu pārņemt šo direktīvu. Es teiktu, ka šī būtu kaut kāda ļoti innovatīva darba likuma sastāvdaļa, kas ietvertu darba attiecības caur digitāliem rīkiem un arī prezumciju šim ļoti īpašam darba devēja veidam, kas ir digitālā platforma, kura atbilst noteiktiem kritērijiem. Ja, tur pakalpojumi tiek sniegti attālināti ar digitāliem rīkiem, pakalpojums tiek sniegts pēc pieprasījuma, darbs tiek organizēts, ir darba organizēšanas pazīmes, kas ir svarīgi, ja, tas tāpēc te nevar būt booking.com, ja, un arī ir kaut kādā automatizēta uzraudzības sistēma. Tātad šīs specifiskas darba devēja, kas atbilst šīm pazīmēm, viņam vajag, manuprāt, īpašu darba likuma sadaļu. Un arī risināt šīs īpašas darba tiesības. Neliela piezīme, ka ir arī mākslīga intelekta akts pieņemts, un šobrīd notiek sarunas par to, ka ir vajadzīga mākslīga intelekta direktīva darba tiesībām. Tad es pieļauju, ka tas viss varētu būt saistīts kopā. Tas nepārāk īsi, bet īsi. Mikrofonā. Precizējošs jautājums, bet, teiksim, vai tā direktīva arī paredz, ka, teiksim, jūs runājat, ka platformām iespēja tur kaut ko tur no savas puses, bet vai pastāv arī tāda iespēja, ka tiem darbiniekiem tomēr ir, zināma autonomija, ka viņi paši var izvēlēties, arī kā viņiem liekas, vai viņi grib būt darbinieki, vai viņi tomēr grib palikt kā pašnodarbinātie, vai viņiem tā kā obligāti, teiksim, tagad būs jākļūst par darbiniekiem, jo tas, ko mēs savā pētījumā redzam, un tas, ko arī kolēģis Somijas pētījumā redz, ka tomēr liela daļa tomēr grib saglabāt to pašnodarbinātā statusu, neskatoties uz to, ka tur visiem tiem atbilstoši tiem kritērijiem viņi tā kā būtu darbinieki. Vai pastāv tā iespēja, ka viņi tomēr var paši, ja viņu aģentūra tik daudz varbūt netiek ņemta? Mums ļoti interesants jautājums. Paldies par to. Mēs runājam par divām kategorijām. Te mēs drīzāk cenšamies risināt situāciju, ka darbinieks domā, ka ir pašnodarbināts, bet patiesībā nav. Un attiecīgi šim darbiniekam viņš vēlas šo brīvību, vēlas statusu pašnodarbināts, bet nav sociālo garantiju, nav nekādas aizsardzības. Un jūsu jautājums ir tāds, ja darbinieks patiesībā atbilst darba attiecību pazīmēm, bet ir klasificēts kā pašnodarbinātais, bet tā arī vēlās palikt ar visiem riskiem un ar pilnīgi bez sociālām garantijām. No direktīvas teksta es tā neredzu, godīgi sakot, jo šeit ir, ka viņi vēlas šo brīvību. Es gribētu iebilst par to jēdzienu nav sociālo garantiju. Kad cilvēks ir pašnodarbināta persona, viņš var maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas. Vienkārši sanāk tā, ka visa sociālā aizsardzība tiek pārlikta tikai uz pašnodarbinātā pleciem. Darbiniekam tas ir sadalīts starp darba devēju un darba ņēmēju. Un tāpēc, kad jūs sakat, nav sociālās aizsardzības, tas nebūs precīzi. Es teiktu tā, ka tur mainās uzsvari, un tad cilvēkam ir lielākas pašam tiesības lemt, cik daudz viņš maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, un parasti vienkārši sanāk tā, ka cilvēki izvēlās maksāt minimumu, un tajā brīdī viņš, protams, riskē ar to nākotnē. Bet principā Latvijas tiesiskais regulējums paredz, ka pašnodarbinātais arī ir kaut kādā mērā sociāli aizsargāts. Es gribētu, lai netiek interpretēts greizi mūsu tiesiskais regulējums. Jā, ir ideālā variantā, tomēr ir paredzēts. Praksē, protams, mēs varam strīdēties, kā cilvēki to izpilda. Absolūti piekrītu par parasto pašnodarbināto personu. Mēs vienkārši redzējām arī no filmas šie cilvēki, kuri pelna strādājot pilnu slodzi un nevar nopelnīt, lai samaksātu nodokļus, ņemot vērā viņu īpašo situāciju. Es tāpēc to varbūt vienkāršiem vārdiem arī saku, viņi nav sociāli aizsargāti, viņi nevar atļauties maternitātes aizsardzību, paternitātes aizsardzību, viņi nevar atļauties atvaļinājumu, kaut gan viņi var, protams, tiesiski viņi var sev paši organizēt atvaļinājumu, paši norganizēt, samaksāt sev bērnu kopšanas pabalstu vai ne šādā veidā, bet viņi nevar nopelnīt ar šo darbu, jo viņi nevar ietekmēt cenu. Viņi nevar nopelnīt, viņi nevar savu pakalpojumu piegādi veikt par daudz lielāku cenu. Tāpēc viņus vajadzētu aizsargāt. Ja viņi izvēlēsies šos riskus, šobrīd, kā es šaubos, ka tas būs iespējams, bet šis ir ļoti labs jautājums, inovatīvi, par ko parunāt, ja cilvēks izvēlas, vai tas ir iespējams. Mikrofonu. Lai runātu.
Paldies, paldies. Tas bija ļoti, ļoti informatīvi un izspeļoši, un es domāju, ka mēs aiziesim vēl tālākās diskusijās pēc tam. Bet šobrīd es gribētu jautāt Kasparam Gorkšam no uzņēmēju un darba devēju viedokļiem. Kā jūs vērtējat šo jauno nodarbinātības formu, jo tā ir jauna nodarbinātības forma, kas īsti neierakstās, kā mēs redzam, tajās esošajā regulējumā. Un kā jums liekas, vai sabiedrība kopumā ir ieguvēja no šīs jaunās darba, jeb uzņēmē darbību formas, vai arī platforma izmanto tomēr caurumus esošajā regulējumā un eksploatē sociāli mazāk aizsargātas grupas un varbūt abējādi? Kāds ir jūsu redzējums? Es varbūt sākšu mazliet ar to pirmo jautājumu, jo jūs minējāt neapmierinātību un autonomijas trūkumu. Es savukārt lasot to pētījumu, es to nesajūtu. Iespējams, filmu neredzēju, tur bija papildus informācija, bet mēs redzam, ka tas būtiskais šajā visā ir tāds, ka šie cilvēki izvēlās strādāt šādā veidā, un viņi izvēlās tieši dēļ tā, ka viņi var paši plānot savu laiku. Viņi, cik es pēc tekstā iepazīstoties spēju, jau kaut kādā veidā manipulēt šos algoritmus un saprast, ko viņi grib, ko viņi negrib, kur viņi vēlas, kur ne. Līdz ar to šis strādā abos virzienos, un bieži vien tas ir kaut kāds papildus darbs. Tas pat nav tā primārā nodarbinātība, kas ir. Līdz ar to, pārlecot uz to jautājumu jau šajā kārtā, darba vai nodarbinātības formas lielā mērā definē pats pieprasījums. Tātad darba ņēmējs pats izvēlās šādu nodarbinātības formu, jo tas viņam piedāvā zinām daļu fleksibilitātes. Jo darba attiecības tās ir ne tikai darba ņēmējs, bet arī darba devējs. Un šajā gadījumā darba ņēmējiem ir tiesības izslēgt šo te aplikāciju, ir tiesības neatbildēt normālās darba attiecībās. Ja es tagad sāktu izslēgt telefonu un teikt, ka tas ir normāli, tas nestrādāt. Līdz ar to tā ir daļa no šīs te nodarbinātības formas. Mūsu ieskatā tādai nodarbinātības formai ir vieta, jo viņai ir pieprasījums. Tātad vieta viņai arī ir. Tas, ka būtu jādiskutē par to, kādā veidā tas tiek regulēts un kādā veidā tiek nodrošināta maksimāla aizsardzība šiem darbiniekiem, tas, protams, bet es domāju, ka nākotnē, šobrīd mēs daudz runājam par ēdienu piegādātājiem, bet es domāju, ka būs arvien vairāk profesijas, kas strādās tieši pēc šāda principa. Tādēļ, ka prasības pret darba devēju un darba vidi arvien mainās. Mēs gribam strādāt daudz vairāk attālināti, mēs gribam daudz vairāk brīvdienas, līdz ar to darba devējs maksās par to, ko tu reāli padari vai izdari. Un tas lielā mērā sasaucās ar to, kādā veidā tiek veikts šis te darbs platformās. Līdz ar to es domāju, ka gan juristi, gan grāmatveži un vēl virkni profesiju nākotnē pāries uz šādu nodarbinātības formu. Tas nav nekas tāds neparasts un manuprāt, tikai apsveicam. Bet, ja mēs ņemam vērā to, ka tomēr, kā arī Natāļa minēja, ka šajā platformā tiem darbiniekiem viņu iespēja reāli kontrolēt tos darba apstākļus, teiksim, noteikt, viņiem ir iespēja strādāt, kad ieslēgt to aplikāciju un kad izslēgt to aplikāciju. Bet pārējais viss, teiksim, par cik viņi vedīs to piegādi, pa kādu ceļu viņi vedīs, kādā secībā, viņi tiek diezgan stingri regulēti. Teiksim, vai tas jums nešķiet problemātiski? Vai teiksim... Atkal, ja mēs salīdzinām ar standartu darba attiecībām, es arī novienojoties ar jums pa 3000 algu, nevar vienā dienā atnākt, es gribu 5000. Es šodien izdomāju, man gāze maksā dārgāk, es gribu 5000. Jūs kā darbdevējs būsiet diezgan pārsteigts par šādu manu prasību. Līdz ar to darba ņēmējs šajā gadījumā, tas, kurš uzņemās darba platformā, viņš vienojās vai pieņem noteiktus noteikumus, viņam nav šajā platformā jāstrādā. Viņš var iet meklēt citu darbu, ja viņš grib. Bet ja viņš pieņem tos noteikumus, ko platformas īpašnieks viņam nodrošina, tad viņš kaut kādā veidā parakstās uz tiem. Platformas uzturētājs, es pat nezinu, kā viņu nosaukt, sauksim darba devējs. Kaut gan tādā likuma izpratnē laikam īsti viņš nav. Tātad viņš piedāvā zinām fleksibilitāti. Es, piemēram, varu tagad pabeigt diskusiju un aiziet, aizvest 3 cilvēkus un iet mierīgi gulēt.
piepelnot kaut kādu atsevišķu daļu naudas vai to nedarīt. Līdz ar to, man liekas, ka līdz ar to brīvību, kā ar jebkuru brīvību, nāk arī kaut kas tev ir jāziedo. Līdz ar to tas, kas noteikti regulējums, kā jūs teicu, papildus profesijām nākot klāt platformu tipa nodarbinātībā, noteikti, ka tur mainīsies kaut kādas lietas. Un jau ko kolēģi minēja, varbūt būtu jāstiprina tas, ka platformā strādājošie var veikt lielākas iemaksas savu sociālo vajadzību nodrošināšanai, vispār mācīties par to, un jautājums, vai vispār viņi to vēlās paši, jo pēc pētījuma man nebija īsti skaidrs, drīzāk izskatījās, ka tas ir tāds pagaidu nodarbinātības veids, līdz es mēģinu atrast kaut ko labāko, izsties kaut kur citur. Līdz ar to mani sevišķi nākot no sporta, kur, jo tu vairāk dari, jo tu vairāk augstāk lec un spēcīgāk sit, jo tu vairāk spēj nopelnīt. Un tā ir absolūti normāla tirgus ekonomika, kas ir tādā varbūt ļoti prastā un uzskatāmā veidā, ja mēs runājam par šiem te kurjeriem. Bet, manuprāt, tas ir viens no nodarbinātības veidiem un lieliski, ka tāds ir. Man vēl viens, pirms mēs ejam tālāk, vēl viens būtisks jautājums, ka mēs pētījumā atklājām, ka daudzi, varbūt ne daudzi, bet bija daļa, kas izvēlās šo darbu, jo viņi ir saskārušies ar salīdzinoši negatīvu iepriekšējo darbu pieredzi, jau tādā tradicionālā darba veidā, neparedzamu darbu grafiku, regulāri kavētu samaksu par darbu, emocionālu vardarbību, vadības attieksmi, pārmērīgi lielu darba slodzi, kas bijusi grūti apvienojama ar to privāto dzīvi un ar aprūpas pienākumiem. Kā jums šķiet, tā ir tāda sistēmiska problēma Latvijas darba tirgu, vai jūs to tā neredzat? Tas kaut kāds... kā jūs komentētu? Jebkuram apgalvojumam būtu jābūt datos balstītam. Vismaz pētījumā es šādus datus neredzēju un praktiski ikdienā saskaroties ar tiem 160 biedriem, kas ir Latvijas darba devēju konfederācijā, mēs arī neredzam to. No savas puses var piebilst, ka ļoti bieži mēs līdzīgus argumentus dzirdam no jebkura, kurš pamet vienu vai otru darba vietu. Līdz ar to ļoti reti sastaps cilvēks, kas teica, baigi superīgā darba vieta, viss bija baigi ideālis, tik fancy, bet es iešu prom. Līdz ar to man liekas, ka tas ir tāds vispārinājums, kam tomēr būtu jāpaskatās dziļāk, vai tā tas ir, vai tiešām tas ir tā galvenā motivācija uzsākt strādāt par Volt vai Bolt kurjeru vai kādu citu šo te. Es to tā neredzu un noteikti tā nav sistēmiska problēma. Par slodzi, noslodzi, pārslodzi, katrs jau var izturēt noteiktu apjomu slodzes un platforma darbs viņam ļauj izvēlēties, cik viņš ir gatavs daudz un aktīvi strādāt. Tā kā priekš tā, manuprāt, arī ļoti labs veids, kā pelnīt naudu. Labi, paldies. Virzamies tālāk, mēs nonāksim. Pag. Stop. Sakiet, jūs minējāt noteikti skaits darba devēju konfederācijā, kas pārstāv, cik Latvijā ir uzņēmēji, kuri uztur šāda veida platformas, kas šāda tipa darba devēji, vai tas ir zināms, un vai jūs esat zinot to, ka jūs pats minējāt, ka strauji attīstās šāda veida darba attiecību formas vai biznesa formas, vai jūs esat domājuši, kā iekļaut darba devēju konfederācijas sastāvā šāda tipa uzņēmējs, kuri strādā ar digitālām platformām. Jo, protams, ka šeit jums jautā, un jūs kā darba devējām pienākas, sakat, paši vainīgi, tātad, ja kaut kādas problēmas, tas, kā saka, jūsu darbs un jūsu loma. Bet jūsu tieši darba devēju konfederācijā, vai jūs runājot par to, ka mainās pasaulē šī darba biznesa modeļi un kā šie jaunie biznesa modeļi ir pārstāvēti darba devēju konfederācijā Latvijā. Vai tiek ienestas idejas no biznesa, no uzņēmēja skata punkta, kādas ir varbūt šiem uzņēmējiem problēmas vai ar šiem darba ņēmējiem no jūsu skata punkta? Jā, paldies.
negribētu teikt paši vainīgi, paši izvēlējušies, es tā to vēlētos nodefinēt, bet Latvijas darba devēja konfederācijā tiešā veidā nav neviens no šiem lielajām platformām kā biedri. Viņi izvēlās citu veidu pārstāvības šeit Latvijas ietvaros, līdz ar to vismaz pašlaik nav, ceram, ka būs. Un, ja mēs runājam par citiem uzņēmumiem, tad noteikti daļa no veida, kā tiek mērīts darbs, kā tiek uzskaitīts rezultāts un kā tiek fiksēts padarītais, tas šobrīd ir ļoti daudzās banku sektors, finanšu sektors, tie izmanto ļoti daudz rīkus, kā to mērīt. Jo atkal šobrīd darba devējs saskarās ar prasību par vairāk attālinātām dienām. Līdz ar to tur vienmēr ir šī diskusija, kā tad notiek kontrole, kā notiek uzskaite. Līdz ar to šādi te, es teiktu, rīki, kas cēlušies no platformām, tiek ieviesti pamazām. Tie nemaina pašu nodarbinātības formu, bet tie tiek ieviesti ikdienā tieši mācoties no šīm te platformām. Ceru, ka paldies. Mikrofonu. Tādi lielie ir tie, par kuriem mēs arī šodien runājam. Tās ir tās lielās kompānijas, bet atsevišķi, kā teicu, pa vienam mazam posmam tas parādās arī parastās nodarbinātības formās man liekas, ka tā evolūcija nākamā būs, ka tas pāries kopumā uz kaut ko līdzvērtīgu šim te platformu darbam. Un mēs redzam, ka arī, piemēram, no Amerikas nāk iniciatīvas, ko mēs gan daļēji no LDDK atbalstam, jo mēs vēl neredzam to segumu un to pieprasījumu, bet šobrīd mēs redzam, ka darba likuma grozījuma ietver arī tiek prasītas dažādas šīs te izsaukuma darba formas, kur tu it kā esi nodarbināts uz darba līguma pamata, bet tava nodarbinātība balstās brīdī, kad darba devējs tevi izsauks vai pieprasīs. Līdz ar to tāds oktobrāna vienmēr gatavs režīms. Paldies. Oksana, tu esi daudz pētījusi nodarbinātību Latvijā, gan imigrācijas jautājums tāpat. Man tāds vispārīgs šoreiz jautājums. Uz kādām pārdomām tev vedina pētījumā izgaismotās problēmas? Un tas pats, kas iepriekš, vai sabiedrība kopumā ir ieguvēji no šīs jaunās darba un uzņēmējdarbības formas? Tavs komentārs. Teiksim tā, pašā sākumā es gribēju mazliet izvairīties no šī jautājuma, tāpēc, ka man šķiet tā, jautājums patiesībā parāda jau to divu viedokļu polaritāti, kas eksistē gan sabiedrībā, gan politikas veidotāju vidū, gan sociālo zinātnieku vidū, un ja es pasaku konkrētu savu vērtējumu, tas principā parāda, uz kādu vērtību sistēmu es balstos. Jo principā tas atspoguļo mani kā cilvēku, kā es izturos pret citiem cilvēkiem un pret pakalpojumu sniedzējiem, vai man viņi ir objekti, vai es viņus uztveru kā objektus, tas ir vienkārši pakalpojums, un es nedomāju, ka es šī pakalpojuma stāv cilvēks, vai es skatos uz jebkuru pakalpojumu sniedzēju kā cilvēku, un līdz ar to man kļūst svarīgi saņemot viņa pakalpojumu, kas ir viņa darbs, ne tikai šis darbs, viņa rezultāts, bet arī kā viņš jūtās, veicot šo darbu. Bet tomēr es vēlējos mazliet saglabāt vismaz iesākumā intrigai savu, varbūt var no manas atbildes jau nojaust, kurā virzienā es liektos, bet tādu neutralitāti, un es teiktu, un tā bija mana ideja, ka būtu bijis ļoti labi paskatīties, kā šie cilvēki jūtās pēc 5 gadiem, cik no viņiem joprojām ir platforma darbā, vai viņi jūtās, jo man liekas, vislabāk šos efektus ir redzēt ilgtermiņā, vismaz kaut kādu 5, 10, 15 gadu perspektīvā. Kā tas veids, kā viņš šobrīd strādā, nākotnē atspēlējās vai atsaucās viņa karjerā, viņa sajūtās par savu labbūtību, vai viņš jūtās sociāli drošs, ja viņš ir saskāries ar kaut kādām, saslimšanu, vai, tomēr arī platforma darbā, vai ir iespējams bezdarbs, vai ir vēl kaut kas iespējams, kā tad vai viņš pārvērtē šo savu pieredzi, un vai viņš saprot, ka, ja viņš tur,
Mēs nezinām, vai viņš ir maksājis vai nav maksājis tur attiecīgi sociālās apdrošināšanas iemaksas, vai viņš ir spējis saņemt slimības pabalstu vai kaut kādu citu pabalstu. Un kā tad tas viss mainās? Un tad mēs arī labāk varētu redzēt, jo tagad šajos stāstos izskatās, ka viņi jūtās ļoti labi par autonomiju, ka viņiem patīk tā elastība un tam līdzīgi, bet cilvēks mēdz arī mainīt savu viedokli savas dzīves laikā, balstoties uz savām vēlākām refleksijām par piedzīvoto pagātnē. Un līdz ar to, ja mēs šobrīd nomēram, ka viņš ir super, viss baigi labi, tad pēc 5 gadiem vai 10 gadiem viņš domā savādāk. Un tā ir mūsu kā sabiedrības politikas veidotāja, un tā ir arī mūsu zinātnieku atbildība domāt ne tikai par tuvāko nākotni, kurā viss liekas skaisti, bet arī par tālāko nākotni, tāpēc, ka tomēr, ja mēs atceramies vēsturisko perspektīvu, kaut vai visa sociālā atbalsta politika ir izveidojusies, teiksim, daudzu gadu desmitu garumā, sabiedrībai apzinoties, ka noteikti sociālie riski, ka individam ir grūti ar viņiem tik galā vienam pašam un ka ir vajadzīgi sabiedrības locekļu savstarpējs atbalsts un iesaiste. Līdz ar to, teiksim, tāpēc jau ir izveidojušās sociālās apdrošināšanas iemaksas, tāpēc ir, ka tiek veikti kaut kādi nodokļu maksājumi un tam līdzīgi, lai tad, kad cilvēkam ir problēma, tad viņam nāk visas šie sabiedrības atbalsta instrumenti, lai viņu atkal pacelt atpakaļ. Līdz ar to tā kā var saprast, ka no manas pozīcijas, tā kā es pētu tomēr ne tikai nodarbinātību, bet arī sociālo politiku, es uzskatu, ka teiksim, lielākas garantijas cilvēka darba apstākļiem, lai viņi ir sakarīgi un kaut kādas tomēr iemaksas viņu sociālajai nodrošināšanai ir vajadzīgas, jo to ir pierādījusi mūsu sabiedrības vēsture. Diez vai mūsdienās ienākot visām tehnoloģijām, mēs varam atcelt un pateikt, ka visa mūsu pagātne, ko mēs esam uzkrājuši, tā vairs nav taisnība. Es domāju, ka tas tā nav. Vienkārši tās jaunās digitālās formas un jaunie nodarbinātības veidi vienkārši prasa, rada jaunas izaicinājumus mūsu vecajām sociālām struktūrām. Un sociālās struktūras šajā gadījumā arī sociālais atbalsts, kāds pastāv sabiedrībā. Tā būtu īsa atbilde. Jā, tur es visnotaļ varu piekrist, ka bieži tās jaunās digitālās formas tiek tā kā tas arī daļai tāds mārketinga diskurs tiek pasniegts kā tāds risinājums, ka tas visu sakārtos un tas atrisinās. Bet, protams, ka tas pats par sevi jau neko nesakārto un neatrisina. Tur tāpat rodās jauni izaicinājumi. Tieši tā. Kontakti ir, mēs varētu pēc 5 gadiem. Jā, tātad jāpēta ir pēc 5 gadiem atkal. Es gribu iesaistīt arī viesturu šajā sarunā, kurš tagad sēž un domā, kāpēc es esmu šeit kā pilsētas sociāla antropologs un pilsētu pētnieks un pilsētu plānotājs, bet man šķiet, ka šeit ir vistiešākā veidā saistība pilsētu, un es to esmu noformulējis tā, ka šajā jaunajā formātā darba šie jaunie uzņēmēji, jo mēs viņus uzskatām kā uzņēmējus, jo viņi ir pašnodarbinātie, darbojas izmantojot pilsētas publisko infrastruktūru. Un kur ir drošība un viņu darbs, un cik viņi efektīvi var darboties un kā viņi jūtās, ir tiešā veidā atkarīgi no pilsētas infrastruktūras kvalitātes. Piemēram, no publisko labierīcību pieejamības, tur ūdens, tualete, telefonu uzlāde. Un citās pilsētās ir redzēti risinājumi, ka pilsēta nosaka, vai pilsēta nosaka platformām noteikts nosacījums, jūs nenāksiet, ja jūs nākat pilsētā iekšā, tad jums ir jāinvestē publiskajā infrastruktūrā, vai arī pilsētas pašas investē un izveido šo infrastruktūru. Kā tu redzi šādu vienu vai otru vai, nezinu, kādu trešo risinājumu Rīgā? Vai tas ir iespējams un ko platformu klātbūtne ietekmē pilsētvidē? Jā, pirms es iešu atpakaļ uz te pilsētu, man 2 galvenie komentāri. Es domāju, ka mums jābūt pietiekoši uzmanīgiem, ir, ka mēs skaidrojam nezināmo ar zināmo.
Jā, tad bišķiņ tās pēdas sāk ikt kopā, ka mēs sakam, tur augstkvalificētus juristus, grāmatvežus un citus, kas varbūt strādā šajā formātā, kuram ir 7, 8 klienti, viņš ir uzņēmējs. Bet viņu pratība un orientēšanās darba prasībās ir krietni augstāk, un mēs tad viņu epizodu skaidrojam, tad tas cilvēks tur, principā viņš izvēlās, ko mēs tur viņu mocīsim, mēs viņu te iespējam, cik viņš brīvs un cik viņš tās aģents, brīnišķīgi vienā sakot. Un man kāds tur jābūt ļoti piesardzīgam, tie nav vienā, tie cilvēki neatrodās vienā situācijā, gandrīz nekur. Viņi varbūt ir pasažieri šī cilvēka taksometrā, vai viņi saņem no viņa rokām ēdienu no viņa restorāna, bet viņi nestiekās un viņi izpratni par to, kā organizēt savu dzīvi, kas attiecībās ar darba devēju, kā viņš būs digitalizēts, vai tas ir gluži tas pats, un mēs vienkārši tā migliņu tam situācijā liekam virsū. Es būtu piesardzīgs par to, kāpēc. Došu piemēru, tu pieminēji Māja 2 epizodes, kur vai ne pilsētas prasa no platforma ekonomikām nodrošināt šīs viņu teiksim, pēdiņās darbinieku tiesības pilsētā, vai ne pašas veido. Un es varu uzdot tev jautājumu atapīgi, kā tev liekas, cik ir tās pilsētas, kas ir gatavas pašas izveidot savus maz pitstopus, un cik prasa no platformām. Varbūt, ka Ženēva ir gatava darīt to. Jā, bet lieki piebilst, ko Ženēva prasa no nākošajiem topošajiem platformu biznesiem. Tur nav nekādas par idejas, ka viņi var atnākt un huliganizēt un tā kā tu vari uzmest to skūteri kaut kur uz lampas vai kanālā iekšā. Viņi maksās nevis tur kaut kāds rikešs, kas ir viņu darbinieks. Viņi samaksās par tādu huligānismu. Un prātā, ka Ženēvā vai Bāzelē varētu kaut ko tādu izstrādāt. Lūk, mums ir kaut kāda evolūcija notikusies. Pēc tik un tik salauztiem atslēgas kauliem, vai tik un tik izdemolētām toaletēm, mēs sakam teikt, klau, tā ir tāda mūsdienu eksploatācija, ka tev būs saucamais disruptive business, uz kā pamata? Uz to, ka pilsēta par mūsu nodokļu maksātāju naudas deleģē telpu pie otrās vidusskolas, kurā stāvēs skūteris. Lai viņi nemētājās uz ielas un zaļā telpā. Un mēs sakam, ko tu tāds ietilpīgs, ko tu kašķējies? Vienkārši tā nauda neaizies bērnu laukumiem vai citām lietām, tāpēc, ka mēs negribam aizvērt ciet mūsdienu tehnoloģijas, bet mums ar viņiem jārēķinās. Skaidrs, ka pilsēta kavē 4-5 gadus, kamēr kāds tur izdomāja, ka viņš būs disruptīvi hudijā, kā viņš organizēs pilsētvidas telpu, vai ne? Protams, ka tas viss ir lēni, bet ja tu raugies no tā, ko pilsēta šodien domā, pilsētu plānotāji, kas vadošajās pilsētas, es te nerunāju par Kazaņu, vai Vladivostoku, runāju par pilsētām, kurām mēs gribētu dzīvot vai ciemoties. Tu vari iziet cauri viņai viens no otras, cik ļoti, kā pasaka, viesmīlīgi viņi pie šiem biznesiem izturās. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi absolūti nerespektē publiskās ārtelpas izmaksas. Jā, mēs varam šeit no ūdens līdz uzlādes iespējām, līdz labierīcībām, līdz visām pārējām lietām. Tad mēs esam apgājuši pilnīgi riņķi līdz punktam, kad tagad universitātes, cevišķi Amerikā, iebilst pret, teiksim, taksometru firmu virzītajām autonomajām automašīnām, tāpēc, ka viņas riskē sabojāt tirgus 10 gadus. Pietiek mums 2 vai 3 reizes, ka taksometrs nobrauks. Kaut kādu iemeslu pēc gājēju, visa autonomā transporta industrija tiks atgriezt atpakaļ 10 gadiem. Vai saucamās dronu piegādes jautājumi, kur lielākie driveri piegādes kompānijas. Tev pietiek kā mēs esam iemācījušies tolerēt 100 negadījumu pilsētā uz ielas. Tev pietiek ar vienu dronu piegādi, kas ir aizgājis pa kreisi, un kāda ir tolerants pret viņām? 0. Ja te kaut kas nogāžās uz vietas kaut kur, visa industrija, kur īstenībā ļoti daudz, ļoti interesanti ir, viņi ir uz pauzes. Kāpēc? Tāpēc, ka kāds hudijā grib disrupt ekonomiju. Ja viņš nerēķinās ne ar kādu publiskās ārtelpas kvalitāti, citām lietām. Numur 2, otrs punkts, ja mēs raugamies, cik vispār mums ir, tiksim, kā sabiedrībai pieredze darba tiesībām. Ko mēs saprotam, ka tev ir kaut kādas iespējas un atbildības un iemaksas un garantijas. 100 gadi, varbūt 120 on a good day. Jau mēs esam tagad lēnā garā, jo mēs ir demontējam šīs lietas, kuras mums ļoti ilgi nākušas ir. Ja mēs raugamies uz Eiropu, dārzu pilsēta, vispār kā koncepts, kāpēc mums pilsētās ir dārzi, parki un skvēri vai atelpas, ir tādēļ, kad nāca ideja industriālām manufaktūrām, ka viņu darbinieku dzīvildze un produktivitāte atkarīga no tā, ka viņiem ir vienkārši svaigs gaiss, viņi vienkārši nenoindējās. Ja? Un mums nebūtu tāda parku un skvēri, protams, tur bija citi arī apsvērumi, bet lielā mērā tas nāk no idejas par to, ka publiskā ārtelpa nepieciešama darbinieku dzīves kvalitātei. Bet tu vienkārši nevari izskaidrot ģenealoģiju publiskās ārtelpas attīstībā Eiropā, ja izņemot ārā darbinieku tiesības,
Ja, un tas kādam kaut ko maksāja, vērmaņdars un bulvārloks un pārējais. Tu nevari vienkārši izskaidrot to vēsturi, tas nebūtu iespējams. Un tad ir jautājums, ko mēs nākošiem 20-30 gadiem, parks Rīgā top apmēram 20-30 perspektīvā, lai visiem būtu pilnīgi skaidrs. Tas ir termiņš, kurā kaut kas notiekās pilsētvidē. Nevis 2 gadi vai 2 mēneši. Ja? Tie ir 20, kas nepieciešams atkarot kaut kādu telpu un pateikt, ka šeit būs parks vai skvērs. Nu, lūk, par kādiem līdzekļiem mēs viņus uzturēsim, ja, kā mēs ar pieaugušajā giga ekonomikā, kur ir pilnīgi saprotam darba devēja perspektīvas, bet mazāk saprotam no publisko līdzekļu pieprasījumu, kas mums katram ir par publisko ārtelpu. Lai mums būtu ietves, šķērsojumi, bērnu dārzi, publiskie baseini ziemā un vasarā, slidotos un pārējais. Par kādu naudas notiksies? Ja, kāds ir mūsu sociālais kontrakts un kāda ir pilsētas darbinieku loma šo publisko resursu veidošanā. Tas ir diezgan būtisks jautājums uz mūsu, es teikšu, tuvākiem 15 gadiem. Bet, ja es pareizi, pareizi tevi dzirdu, man tā naivi liktos, ja, ka pilsētā ir visas iespējas pieprasīt. Es piekrītu, ka pilsēta nevar atļauties iekārtot kaut kādam uzņēmumam tagad infrastruktūru, kur viņi tagad vēlēs, bet pieprasīt platformai, uzspiest uz platformām, ka viņām ir jāinvestē tiem saviem darbiniekiem vai es nezinu, nav tie darbinieki, bet savam biznesam, jā, šī infrastruktūra. Tev tas liekas reāli, ka pilsētai tāda ir, nezinu, kapacitāte to izdarīt? Rīgai, es domāju, es nedomāju, jebkura pilsēta. Vispārībā jā, konkrēti nē. Ir pilsētas, kuras to izdarījuši, kuras sevi cienošas pilsētas. Un tas, ko vienmēr saka, mūsdienās lielie uzņēmumi, viņi nemeklē nokļūt atlaides, viņi meklē dzīvesvietu darbiniekiem. Tāpēc, ka viņu darbinieku dzīves stundas ir daudz vērtīgākas. Viņi ir piesaistīti darbiniekus, kur nevar atļauties būt 45 minūtes. Tas ir vienkārši variet cauri Amazon vai Google vai citu īstenībā, prasībām pret darba vidi. Tas ir būtisks apsvērums. Un tāpēc sevi cienošas pilsētas prasa, un ko mēs ierodam Parīzi ar skūteriem. Līdzīgs arguments, jā, tas aizgāja tik tālu, ka vienkārši aizliedza visu. Viņi ir ieguvēji no tā, ka viņi nepiedalījās šajā sarunā. Tas ir, kā Oksana teica, tas ir vērtību orientācijas sistēma. Viņi strādā ar lobby organizācijām, pat taisno uz Saimu. Jā, ko vajag, ko nevajag. Un mums vienkārši jābūt piesardzīgiem, kāda veida pilsētu mēs gribam nākotnē redzēt. Mums jau tāpat nav tolešu. Kā mums liekas, mums viņas būs vairāk, ja mēs atstāsim to vienkārši neredzamai tirgus rokai sakārtot? Kas viņas iekārtos? Jānis ar Ilzi pa vakariem? Viņas neradīsies paši no sevīm. Viņas neuzturēs, netīrīs un nemazgās. Pēc, ka nodokļu kopējais apjoms pilsētā sarūk. Un ja mēs sakam, ka principā, es domāju, ka mēs principā ejam uz arvien vairāk, kā pasaka, tādām liesām darba formām, ir ceļš, ka cilvēki grib strādāt no mājām. Tad jautājums, kādā veidā mēs uzturam arvien dārgāk pilsētvidu, kuru noveco, un vienlaicīgi mūsu prasības pret viņu arvien pieaug. Mēs negribam, kad Volt un Bolt šoferīši, mēs jau viņu zinām pēc mašīnas, jā, nemazgāts, viens mazs lodziņš cauri, viņš brauc pa dzeltenajiem, nerāda ne pa labi, ne pa kreisi, vai ne? Vai velosipēdis, kas brauc vienkārši pār visām gaismām. Kādu veidu mēs gribam pilsētu, vai mēs gribam viņus neregulēt, un vai mēs radām viņam apstākļus, kur viņam ir viens, tas mēs black market, jā, kas Boltiem. Tur viens tāds pēc logiem, kur viņi var tavs telefons lādēt un nokārtot nomazgāties nepieciešams. Un viens ir Kurzemes rajonā, otrs ir Vidzemes rajonā, viens ir Austrum. Un, jā, tas būtu bāze minimums. Ienāk iekšā, tas viņam maksās tur, 1000 vai 2000 eiro mēnesī. 4 lokācijas pilsētā, mēs sakam, tā viens viņas apkalpojam. Un tad mēs pakāpeniski iedibinam publisko kultūru, mēs sakam, ir kaut kāds give and take. Ja, ar ko mēs respektējam, viņi to rēķinās, un tie spēles noteikumi. Un, mēs sakam, tā ir nākošās dekādas uzdevums, kā ir saudzīga apstākļa jaunu uzņēmumu ienākšanai, vienlaicīgi neparazidējot uz publiskās infrastruktūras, kaut ko mums maksā. Labi, paldies. Pirms mēs atveram diskusiju, es domāju, ka daudziem ir ko teikt. Gan jūs jau lielā mērā vai daļēji atbildējāt šo jautājumu, vai jūsuprāt ir nepieciešama kaut kāda valsts vai pašvaldības iesaist, lai mazinātu, teiksim, ar šīs jaunās nodarbinātības formas tos saistītos riskus, vai ir kaut kas jādara, vai varbūt nav nekas jādara. Varbūt viss ir kārtībā, varbūt ir cilvēki izvēlās, viss ir fantastiski, vai mēs kaut ko varam darīt, vai kādam ir kaut kas jādara, vai arotbiedrībām kaut kas ir jādara, vai, es nezinu, Rīgai kaut kas jādara, vai
darba devēja konfederācijai kaut kas jādara. Vai varbūt nē, varbūt nekas nav jādara. Es nezinu, brīvi, es ļauju katram paņemt mikrofonu un teikt, ja ir ko teikt. Arotbiedrībām ir kaut kas jādara. Es vienmēr forši pagaidīt, kad pārējie saka, lai to var pakritizēt, grūti runāt pirmai. Bet viennozīmīgi kaut kas ir jādara, un mēs nevar būt, ka mēs nedarīsim. Ir šī direktīva, mums būs tā ir jāpārņem, un iesaistīsies gan valsts, gan pašvaldības, gan visas puses, tā kā darbs notiksies. Es teiktu, ka ne tikai valsts un pašvaldība, bet arī Eiropas līmenis, jo šīs platformas bieži vien reģistrētas pilnīgi citā valstī. Jā, es saprotu, Volt un Bolt ir tā kā SIA pārstāvniecības uzņēmuma reģistrācija, kas redzēja, bet faktiski tas darba devējs, kas organizē šo aplikāciju, šos algoritmus un maina šos algoritmus, tas darbdevējs ir Igaunijā, ir Somijā, nav nemaz Latvijā, tāpēc te ir vajadzīgs ir arī šāda direktīva, kuras bišķīt sakārtos šos jurisdikcijas momentus, kur tas nodarbinātais platformā, kurš būs salauzis kāju, piemēram, un kuram ir arot trauma, un kuram ir jāsēdz ārstniecības izdevumi, tātad darba drošības pārkāpumi, kur varēs vērsties, lai aizstāvētu savas tiesības. Jā, mēs nepieminēja vēl vienu svarīgu aspektu, ka platforma būs arī atbildīga par darba drošības veselības aizsardzības riskiem, to novērtējumu, ieskaitot psihosociālos riskus, kas pieaug. Mēs ļoti gaidām, kā tas izskatīsies. Un Maija ļoti pareizi arī pārmeta bumbu arotbiedrību pusē. Jūs runājat par tiem hubiem vai pitstopiem, ko jūs pieminējāt. Vīnē, piemēram, šie pitstopi ir izveidoti sadarbībā ar arotbiedrībām. Vīnē ir citas arotbiedrības ar citu darbības ilgumu un pilnīgi citos apstākļos un citu kapacitāti līdz ar to. Un viņa Vīnē izveidoja vairākus tādus pitstopus, saprot arī gan ar pašvaldību, gan kur ir iespēja šiem kurjeriem, piemēram, salabot savu somu, nomazgāties, izmantot toaletes, infrastruktūru, lādēt telefons noteikti. Un pie reizes arotbiedrības arī stāsta šiem cilvēkiem par viņu nodarbinātības vai darba tiesībām. Lielākā problēma Latvijā ir ne tikai platformas darbiniekiem, bet darbiniekiem vispār. Neapzinās, nezin savas darba tiesības. Un ļoti patika viestura komentārs, ka mēs salīdzinām ar juristiem, ja, kuri ienāk un zina savas darba tiesības. Parastais cilvēks arī ar augstāko izglītību ienākot darba tirgu, arī pēc universitātes, nezin reizēm, ka viņam ir pienākās 4 nedēļu atvaļinājums, ka tā ir cilvēka tiesība, tā ir tāda pamattiesība, kur nu vēl vairāk par kaut kādiem momentiem vai darbdevējs var iniciēt vienpusēji grozīt darba līgumu, kas ir ar darba laika regulējumu, kas ar izsaukuma stundām, ko Kaspars pieminēja, kā notiek atlaišanas procedūra, cilvēki nezin šo. Un līdz ar to ir ļoti svarīga šī arotbiedrība loma izglītot. Mēs, piemēram, iesākām jau sacensības profesionālu skolu audzēkņiem, kur mēs arī redzam katastrofiski, ka viņi nezina savas darba tiesības un skolas un universitātes negatavo. Tāpēc, atgriežoties atpakaļ pie šiem pitstopiem, ir ļoti svarīga loma arotbiedrībām, kuras vienkārši informē cilvēku. Sveiki, čau, kā tev patīk tavas darba tiesības, vai viss ir ok, kas tev neapmierina? Tas ir normāli, šī ir tava daļa no brīvības, ko pieminēja, bet nē, šis nav normāli, un šeit ir darba attiecības, un tev jāzina arī, kur darba likums, un tev ir šāds un šādas tiesības. Klausies, ja tu viens pats netiec galā, nāc arotbiedrībā, piemēram, mēs tevi aizstāvēsim. Šī būtu lieliska ideja, bet tai arī atpakaļ atgriežamies pie finansējuma. Ja? Tam ir jābūt kaut kādam finansējumam, lai to noorganizētu. Tāpēc ir ļoti daudz ideju, ko var darīt, un iesaistās būs visiem līmeņiem. Un, piemēram, arī jūsu līmenim noteikti tas, ko jūs šobrīd darat, jūs izglītojat sabiedrību par šo fenomēnu, jūs aktualizējat faktiski šo problēmu, lai cilvēki padomā, vai tas ir ok, tā ir norma, vai patiesībā nav norma un kaut kas ir jāmaina. Paldies. Vēl kāds? Jā, es arī varbūt kaut ko... Man liekas, ka mēs ne tikai zupu ar otro sajaucām, bet pa saldu šausmīgi daudz, lai to kaut kādā veidā saslāņot savā galvā un kaut ko nodefinētu. Bet es mēģināšu no iepriekšējo runātāju teiktā varbūt kaut ko vēl sakarīgi pateikt.
Viena lieta bija pieminēja sociālo līgumu, ja es nemaldos, bet mēs arī redzam, ka šie darbinieki, kur izvēlās šo platformu darbu, arī pētījumā, ja es nemaldos, 57-gadīgs darbinieks, kurš nerunā latviski un kāds, kurš nemaz nevēlās veikt šīs sociālās iemaksas, jo viņš redz, ka tā ir daudz vienkāršāk un līdz ar to tur pavarās vēl virkni citu problēmu. Tātad, lai mēs runātu par tādu šo attiecību regulēšanu, tad tas ir daudz plašāks jēdziens, nekā mēs varbūt to skatāmies vienkārši no darba devēja, darba ņēmēja puses par to, ka šīs darba attiecības var būt īslaicīgas. Es pilnīgi pieļauju, ka ne katrs vēlas šādā veidā strādāt visu savu mūžu, un droši vien mēs Latvijā, ja salīdzināt, cik no mums strādā pirmo profesiju, ko mēs esam uzsākuši, droši vien nepārāk daudz nodarbojas, līdz ar to platformu darbs šo mainību vēl vairāk pastiprina un tā ir vēl aktīvāka. Bet es domāju, trešā lieta, ko es pieminēšu, mēs pieskārāmies finansēm, un tur es nepiekritīšu vienam no iepriekšējiem runātājiem, kurš teica par to, ka nevis nodokļu atlaides vai kaut kādas finansiālas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstīšanai meklē, bet tikai vidi. Vidi ir svarīga, un tas noteikti apmierināts darbinieks, kurš var dzīvot foršā vietā, noteikti ir labāks nekā nē, bet es domāju, ka tā problēma ir, ka daudzi šie uzņēmumi tiešām ir reģistrēti ārvalstīs, un tas nozīmē, ka viņi pienesumu nodokļu izpausmē arī nenes kaut vai tai pašai Rīgai, un līdz ar to veidojas ķēdes reakcija arī par to infrastruktūras attīstību, ko mēs runājam. Jo publiskos tēriņus veido nodokļu maksājumi. Tātad mums būtu jārūpējas par to, lai mēs maksājam pēc iespējas vairāk nodokļu. Nevis es maksāšu vairāk, bet būtu pēc iespējas vairāk nodokļu maksātāju attiecīgā teritorijā. Tas nozīmē izbūvēt tādu vidi, lai es vēlētos tajā vidē attīstīt savu uzņēmējdarbību. Nevis mums ir ārvalstīs reģistrēti uzņēmumi, jo tur ir labvēlīgāk nodokļu regulējums un tādējādi var atrast vēl vairākus loopholes šajos regulējumos attiecībā pret nodarbinātību, bet kā mums ir katrs šāda platforma attīstītājs vēlas tikt reģistrēts Latvijā, un līdz ar to mēs viņus arī varam attiecīgi no viņiem iekasēt nodokļu masu, kas palīdz attīstīt jau cits. Līdz ar to šis ir ļoti leģitīms jautājums, un tas ir ne tikai par platformu darbu, tas ir kādā veidā mēs regulēsim to pašu nodokļu nomaksu blockchain uzņēmējiem un visām šīm jaunajām uzņēmējdarbības formām, kuras šobrīd kļūst tik modernas. Mums būs kaut kādā brīdī arī mākslīgā intelekta lietošana jādomā, kā mēs no tās varam gūt labumu. Līdz ar to te ir tad interesants challenge, es teiktu, vai izaicinājums nākotnē. Jā. Es tikai pieminēšu drošības pēc par to ludismu. Ja? Es noteikti negribu daudzīt manufaktūras pa vakariem, ja viņi atpakaļ zirgus, nevis mašīnas. Es domāju, ka mēs novērtējam to, ka es vēl atceros laiku, kad tu brauc ar taksometru, un tu biji priecīgs, ka viņš atbrauc tev, ja, un tu iedeva viņam tur, 10 eiro, viņš tev vienkārši kaut kādu izmet, kaut kādu šķembas rokā, ja, aizmugurējā sēdeklī, un tu pats pēc tam var lasīt. Viņš bija dusmīgs, ka tu viņam vispār prasa kaut kādu atpakaļ naudu. Norēķini uzlabojušies, kvalitāte uzlabojušies, tā konkurence palīdz celt pakalpojumu kvalitāti, ja, un ir radušies jauni biznesi, kur nebija 10 gadus atpakaļ. Tā kā to es novērtēju, un es domāju, ka mēs esam ieguvēji no tā. Un ar divi es novērtēju, ka daudz uzņēmumu un arī restorānu un kafejnīcas var piepelnīties, ja ēdienas pasūtot, tā skaitā Covidā, daudz vispār būtu nomiruši. Tā kā es domāju, ka mums vajag būt, vismaz es par sevi gribēju, lai mēs būtu piesardzīgi. To sakot, ja, līdz ko mēs šo ekonomiku nobriedinam, ja, tam ir tās fāzes, ja pēc 2, 3, 5 gadiem, vai mēs varam nodrošināt šiem darbiniekiem izaugsmi šajā, teiksim, ekonomikā, vai viņiem ir skaidrs, ka tas, nezinu, tā kā kurš ir tirgojis saldien, 17 gadu vecumā, tu neprasi nekādas darba tiesības, jā, tas 17 gadi ir. Ne, bet mēs sakam, ka tas būs kaut kāds posms, kad cilvēkiem būs amortizācijas tīkls, bet, ja mēs ejam tālāk, tad mēs sakam, vai mēs zinām, vai tie ir 11,000, vai tas ir 100,000, vai tas ir 1,000 cilvēku, kas viņā strādā, cik ilgi viņi apmēram tur atrodas, un vai mums būtu jāpieskat šī joma,
Jā, lai viņi neradītu, teiksim, kaut kādas mums sociālās bēdas pēc tam, jā, nu, teiksim, šie cilvēki tur cieši darba uzdevumus pildot, jā, bet mums jāmaksā par viņiem stradiņos, ja par operāciju vai par gūžu, tur operācijā viņam nav nekādas iemaksas, viņš nevar neko atļauties. Un ja mums tāda epizodes ar vien vairāk un vairāk, mēs sakam, hei, tas kaut ko mums sāks maksāt. Un līdz šim mums nemaksāja, mums nebija tās epizodes, mums vienkārši bija cilvēki no gatariem brauc rokām, tur ledus maisiņā iekšā, jā, nu, tad mēs runājam pēc tam ar gataru vadību. Tā nav ko runāt īstenībā. Jā, nu, pamēģina atstāt boltā savu telefonu vai somu. Good luck tev, to somu pēc tam dabūt atpakaļ no tās firmas. Tā kā, es domāju, mēs no tādas ekonomikas iegūstam, viņas nepaliks noteikti mazāk, tas ir 100% skaidrs, mēs digitalizēsimies, visi jomas tik digitalizētas, tikai laika jautājums, un kā mēs viņu pārvaldīsim, kā mēs šo sociālo kontraktu iedibināsim ar viņiem, tā ir skaitā nodokļu komponentes. Jā, nu, tā ir veca tēma, bet man liekas, ir svarīgi, ka mēs to ludismu tā kā neejam. Es noteikti neesmu tajā virzienā. Oksana, grib kaut ko piebilst? Vai? Tāds pienākums, tieši tā kaut kāds vārds ir. Es piekrītu Viestūra pēdējā frāzē, jā, ka to patiesībā parāda arī citi mūsu pētījumi, kaut vai, piemēram, par kāpēc, kā mēs visi zinām, latvieši brauc strādāt uz ārzemēm. Protams, vienmēr pirmais lozungs ir, ka tur ir lielāks algas, bet ja parunā sīkāk, tad patiesībā atklājās tieši tas komponents, cik ārkārtīgi svarīgi ir darba apstākļi, cik svarīgi darba devēja attieksme un cik svarīgi ir, teiksim, tas viss, arī tās, kaut vai tās pašas arotbiedrības, ka pēkšņi viņi tur redz, ka arotbiedrības spēja aizstāvēt, un tad viņi pat pārskata arī savus attieksmes pret to, kas viņiem, teiksim, kāda viņam bija darba apstākļi Latvijā. Jā, protams, mēs zinām, ka visiem patīk teikt, ka alga ir pirmais, bet patiesībā tur velkās. Vienkārši ar šo jēdzienu alga ir vienkāršāk aizsegt visu pārējo, ko ir grūtāk nodefinēt. Bet patiesībā tur ļoti daudz atklājās tieši visi šie darba apstākļu komponenti, kas nozīmē, ka jā, biznesam attīstoties mums tik tiešām ir jāinicijē kaut kādas tādas tiesību normas, kas palīdz tiešām aizsargāt šo cilvēku tiesības, pat ja viņi šobrīd neapzinās, ka viņiem tādas vajadzības nākotnē būs. Un arī, jā, ko Viesturs atgādināja, protams, it sevišķi, ja tās ir zemu kvalificētas profesijas, tik tiešām cilvēki mēdz neapzināties vienkārši vispār. Ja viņu pieredzē nav aizstāvēt savas tiesības, viņš nespēja iedomāties vispār, ka to drīkst darīt un ka to vajadzētu darīt. Līdz ar to tie, kuriem ir augstāks, teiksim, plašākas zināšanas un labāks sociālais spriedums, jeb šo vairāk zināšanas kā juristiem, grāmatvežiem tālāk, viņi var palīdzēt, pavilkt uz augšu tos, kuri šo apzinās mazāk. Un vēl man patīk tomēr par pilsētvidi tas stāsts. Tā kā, es arī esmu par zaļiem parkiem, tā kā, piedošana. Paldies. Es redzu, ka ir. Sarunāsim tā. Mēs vēl 10 minūtes jūs šeit paturam, piedodiet šī bezgaisa telpā drusku. Un jautājums tad mēs varam turpināt un diskutēt, bet jūs drīkstēsiet, es jūs tā nepiespiedīšu sēdēt tik ilgi. Lūdzu. Jā, paldies, Edvards Kuks, Izglītības un zinātnes ministrija. Man ir viens jautājums tādam plašumā un viens jautājums dziļumā, vismaz precīzāk tēmā, kas ir tuvāka man. Laikam pirmais jautājums plašumā būtu pilnībā visiem, kas ir šodien šeit bijuši, vai jums, bet sevišķi laikam projektā iesaistītajiem, vai jums šī pieredze, tas, ko jūs uzzinājāt šajā projektā, liek citādi pasūtīt ēdienu, vairāk, mazāk citādi attiekties, un es tieši domāju citādi rīkoties, jo es dzirdēju vairākas reizes, es labāk saprotu, es tuvāk sajūtu, bet vai tā saprašana mums kaut ko praktiski dod tajā, kā mēs izturamies? Jā. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums, pirms 15 mēnešiem pagājušā gada septembrī es varu teikt par šo projektu vēl nezināju neko. Un pagājušā gada 4. oktobrī es par šo projektu sāku interesēties padziļināt, jo es biju klāt tajā izšķirošajā brīdī, kurā komisijas pārstāvs uzgāja šo projektu zinātnes padomē.
Zināms padomas mājaslapā. Un šajos 14 mēnešos mēs esam diezgan daudz, es domāju, visi zinātnes ekosistēmā domājuši par to, kā mēs sazināmies, par kādiem pētījumiem, ko mums paturēt prātā un varbūt arī kas strādā. Līdz ar to es gribētu dzirdēt, ko jūs šī gada laikā esat uzzinājušas, bet varbūt arī pat pārējiem, kas nav no projekta, varbūt arī jūsu viedoklis ir tikpat vērtīgs. No vienas puses jautājums ir, ko varēja un ko vajag darīt citādi nekā pirms vēl pusotra gada, ko mēs šobrīd jau darām vai darām citādi. Bet savā ziņā jautājums ir arī, ko tik un tā nevarēja vai nevajadzēja darīt citādi. Kur ir tā robeža starp to, kas zinātnes komunikācijai ir jāizdara, un kur ir zināmā mērā cilvēki, kuri negrib sadzirdēt. Tāpēc saku, viens plašumā, viens dziļumā, kas kuram patīk labāk. Jā. Sāksim droši vien ar to, kā mēs citādāk pasūtam vai nepasūtam. Pavisam ir tādas ļoti specifiskas lietas, ko tu apzinies. Pirmkārt, jebkura digitāla lieta, viņa tāda rada tādu tā kā tur viss tā gludi, tur tā vienkārši viss notiek, tu uzspied, atved, un fantastiski. Un tagad tu ar viņiem parunā, tu saproti, ka tur ir ļoti daudz neskaidrības, kuras uz viņiem atstāja viņiem izmaksas. Piemēram, ka tev ir īstenībā ļoti skaidri viņam komentārā jāuzraksta, kur tu būsi. Kā tu saņēmis to? Tas nenotiek automātiski. Viņš cilvēks piebrauc, viņiem tur ir daudziem tā, ka viņi reizēm viņiem rāda, ka viņiem ir jāatstāj un nedrīkst dot rokā. Tas nozīmē, ka viņam ir jānoliek zemē, jāpaiet 3 metri nost un jāgaida, ka tu atnāks tai paciņai pakaļ. Ja tu mierīgi sēdi pie savu televizoru, tur nemaz nedomā, vai viņš tur ir vai tur nav. Visādas tādas lietas, un arī kā nokļūt līdz tevim. Viņš atbrauc, tev tur kods, un viņam tur, teiksim, tur ir jābūt komunikācijai. Tā digitālā starpniecība rada priekšstatu, ka tas viss ir tik labi noorganizēts, tas viss notiek tik nemanāmi un tik gludi, un es vienkārši sēžu, ja? Bet patiesībā tas nenotiek gludi, tas cilvēks to kompensē. Tas ir viens, pilnīgi notiek. Otrais, jebkurus reitingus, ko jūs liekat ar vieglu roku, tās 4 zvaigznes par to, ka jūs braucāt taksometrā un bija vaļā loks vai skanēja pa skaļu mūziku, tas ir sāpīgi. Es nekad vairs nelikšu maz zvaigznes, jo tie cilvēki tiek bloķēti. Viņi tiek vienkārši izmesti no tās platformas. Cilvēki, kuriem reizēm tas ir vienīgais ienākums. Vienkārši tā, ka tu saproti, tu saredzi to cilvēku, un tu saproti, ka tas nav tā vienkārši. Es tur salieku zvaigznes un viss. Tās tādas man personīgi tādas lietas, ko rada tā digitālā vide, un tāda it kā tas gludums, kas tur ir radīts mākslīgi, un tas cilvēks ir paslēpts. Tas ir, es nezinu, jums varbūt ir savs pie šī. Es jau esmu nodarbinātos arī emigrācijas kontekstā intervējusi, un, protams, tā pastiprināti liek domāt par cieņu, ja, par tā darbinieka labsajūtu, nevis par to, ka man būs silts ēdiens vai mani laikus nogādās kaut kādā galapunktā. Tas viennozīmīgi. Un savukārt par to... Mēs tikko ar viesturi runājām, kas laikam atšķiros ar to, es apzināti nepasūtu ēdienu caur valtu un baltu. Jā, es arī... Un arī neizmantoju tos taksometrus, es izmantoju citus. Jā, tas liek tā kā padomāt par to ērtību un tās izmaksām. Par otru, par to komunikāciju, ko darīt? Es tā kā gribētu dzirdēt īstenībā arī jūsu to viedokli, bet ko darīt savādāk? Jo mēs daudz domājām, ko mēs darījām, ko mēs nedarījām, vai mēs darījām kaut ko, vai mēs neizdarījām kaut ko līdz galam. Mums atklāti pašiem likās, ka mēs salīdzinoši diezgan daudz komunicējam, jā? Mēs bijām uztaisījuši projektu mājaslapu, mēs mēģinājām visu izstāstīt, ko mēs darām, kā mēs darām, un runājoties ar kolēģiem, citiem akadēmiķiem, mums īstenībā ieteica, jūs vienkārši pārāk precīzi tajā projekta nosaukumā pateicāt, ko jūs darīsiet. Jūs teikuši tā platformu darba nozīmīguma, dziļums un kaut kas, teiksim, noslēpušies aiz tiem terminiem, un cilvēki viņus nesaprastu. Tad tur nekāds skandāls nebūtu. Jūs pasakat Volt un Bolt, un tad ir tā kā sarkanā lupa, kuram interesē Volt un Bolt. Kurš pa viņiem interesē? Tas tāds. Paņem mikrofonu, pasaka šo.
Jā, paldies. Bet es ļoti gribētu dzirdēt jūsu viedokli, kā no jūsu puses tas izskatās. Par zvaigzņu likšanu. Ja cilvēks ir pelnījis vienu zvaigzni, viņam jāliek ir viena zvaigzne. Man liekas, ir bīstami mēģināt nodibināt emocionālo saiti ar katru piegādātāju. Var nomierināt, ka viņi drīkst jums arī zvaigznes likt. Līdz ar to jums būtu jāuzzina, kādas jums ir zvaigznes salikts. Varbūt, ka tā ir. Līdz ar to liela ietekme no tā nav. Tā varas asimetrija ir milzīga. Tikai par to saku, kādā veidā tu novērtē, no tā uzlabojas arī tavs servis. Manuprāt, tas ir tikai normāli, ka tu par atbilstošu servisu liec atbilstošu atzīmi. Tieši tāpat, kā atbilstošu rezultātu sportā tev nodrošina atbilstošu vietu vai atbilstošu uzrakstīts kontroldarbs nodrošina atbilstošu atzīmi. Līdz ar to par to zvaigžņu likšanu man liekas, ka vismaz es personīgi pieturos, ka kādu ir pelnījis manā skatījumā, tādu ir jāliek. Kā es arī ceru, ka mani tā novērtē. Es drīkstu, man šis ļoti interesē. Bet ja jūs zinātu, ka tagad, pieņemsim, es tādu uzburu situāciju, jūs tagad braucat taksometrā, ja? Viņam ir spēcīgs odekolons, piemēram, ārprāts. Man nepatīk, ja? Man traucē, diskomforts, ja? Ja jūs zinātu, ka jūsu ieliktās, teiksim, vienas vai divas zvaigznes rezultātā, jūs skaidri zinātu, ka šis cilvēks nedrīkstēs, viņš nevarēs strādāt tagad 2 nedēļas. Jums ir diskomforts, es saprotu, man nepatīk viņam tas odekolons, bet ja jūs zinātu, jums būtu pilna informācija, kas ar šo cilvēku notiek un kādas ir tam sekas, vai jūs liktu tās 2 zvaigznes? Protams. Tiešām? Kāpēc nē? Tāpēc, ka jūs nesaprotat, jums ir noslēptas caur to platformu īstenībā jūsu rīcības sekas. Tas būtu jēgpilnāks risinājums. Pret to man nav nekāda iebilduma. Jā, es pateiktu vienkārši, ka, ziniet, jums ir spēcīgs odekolons. Jā, tas būtu cilvēcīgi. Es tam pilnīgi pret to nav iebilduma, bet mēs ieliekam zvaigznes. Jā, par komunikāciju, labi. Jā, par komunikāciju īstenībā. Kāds bija jautājums par komunikāciju? Šī pētījuma komunikāciju bija pirms gada tas, kā no vienas puses skandāli? No vienas puses, pirms pagājušā gada oktobrī sākās ažiotāža ap šo pētījumu, un tad viens no jautājumiem ir par to, kā šis pētījums tika komunicēts, bet no vienas puses tiešām šī komunikācija ir bijusi aktīva. Respektīvi, jautājums ir tā kā ar monētas 2 puses. No vienas puses, ko varēja darīt labāk, tagad jau ar gada atskatu, šis pētījums. No otras puses, kur ir tā robeža, kur ir kaut kādi neuzrunājamie cilvēki, kuri uzreiz jau zina, cik daudz vairāk varēja pētījumu komunikācija reāli panākt, laikam ir tas jautājums. Man ir grūti šo te nokomentēt. Tas droši vien ir vairāk jautājums jums. Es domāju, ka komunikācija drīzāk ir jārunā par to, cik precīzi un kādi ir pētījuma rezultāti un kādā veidā uz šiem rezultātiem var balstīt vienu vai otru politikas izstrādi. Man liekas, tas ir tas. Pēc tam jau pats komunikācijas veids. Es domāju, tas, kas visvairāk rezonē sabiedrībā, ir jebkura pētījuma izmaksas un korelējoša pētījuma kvalitāte vai ieguldīts darba apjoms. Tas ir parasti, kas izsauc vislielāko ažiotāžu. Pēc tam, kāda jau ir tā taktika, to komunicēt, tā jau ir droši vien pētījuma veicēja kompetence. Man tā kā interesē, piemēram, šie ir fundamentāli lietišķo pētījumu programma, kas ir zinātnes un finanšu programma, kur tie pētījumi notiek visu laiku. Cik jūs, teiksim, cik darba devēji vai uzņēmēji, cik jūs zinat, kas tiek pētīts? Vai jums interesē, kas tur tiek pētīts? Vai jūs tā kā paskatāties, ir piešķirti jauns finansējums, reiz šīs tēmas būs, paskatīšos, kas tur sanāks, kāda rezultāta. Vai jūs to zināt vai nē? Tā, vienkārši interesanti, jo... Nē, es gribu dzirdēt, jo es, teiksim, mēs tur sakojam līdz, kā akadēmiķi droši vien paši kaut ko pētam, paši lasam. Tā kā es pamatā nodarbojos ikdienā ar politikas analīzi, es uzskatu, tas ir mans pienākums komunicēt, un ja man būtu kaut kāds pētījums, kas, manuprāt, darba devējiem būtu jāzina, tad es pat arī viņu darba devēja konfederācijai sūtītu, arotbiedrībām sūtītu, vēl kaut kam sūtītu, es uzskatu to par savu pienākumu darbā. Bet tas ir, tāpēc, ka es nodarbojos ar politikas analīzi, un pēc tam mana darba rezultāti, vismaz noteiktas ministrijas, izmanto arī tālāk savam darbam. Un līdz ar to,
tur ir tas ir mans pienākums viņus informēt, ka ir tapis kaut kas viņiem varētu noderēt darbam. Bet tā ir tad mazliet cita tā perspektīva, jo zinātniskam pētījumam tur ir nāk klāt arī citas funkcijas, un manuprāt, tās citas funkcijas ir arī vienkārši precīzi dokumentēt, kas ir sabiedrībā, izcelt varbūt tās problēmas sabiedrībā, kuras pati sabiedrība negrib redzēt. Un, teiksim, tā reakcija, manuprāt, tā reakcija zināmā mērā atspoguļoja to, ka noteiktas problēmas, un šajā gadījumā Boltu kurjeru labbūtību, mēs negribam tā kā īsti redzēt. Viņi mums tur pa pilsētu brauc, mēs viņus izmantojam, viņus sniegtos pakalpojumus, bet mēs vairāk par to neko negribam zināt. Un tāpēc man šķiet, ka tajā brīdī ieraugot, cik pētījumam ir atvēlēts budžets, tā kā nerēķinot, ka tie ir 3 gadi, ka tur ir noteikti veida aktivitātes, par kuras kopsummā maksā samērā daudz, un ir tēma šāda, tad uzreiz rodas varbūt tā pretestība, priekš kam to vajag. Bet, zinātnē savas noteiktas funkcijas sabiedrībā, un arī, teiksim tā, lai komunicētu ar ārvalstu gan zinātniekiem, gan ar to pašu Eiropas komisiju, tādi ikdienas kaut kādi pētījumi. Oksana, tu pazaudēji pusdienu cilvēkam jau šajā apoloģijā, ko tu stāstīji. Kāpēc? Tu stāsti zinātniekiem. Vienos, ka viņus izcepa, izvārīja un vēl nogrilēja. Bet izskatās, ka jautājumu uzdevējs gan tā ļoti rūpīgi klausās. Jā, viņš ir minoritāte. Es domāju, ka tam jautājumam ir dziļākas saknes, kā mēs komunicējam par zinātni valstī, ir zem katras kritikas un vienkārši trāpījās pa kājām. Cilvēks, kas bišķiņi paskaidroja, ko viņš nodarbosies. Pārējie vienkārši tur nopako tā, ka tu nezinu, fundamentāli un lietišķo pētījumu programmu, ar ko šķinās fundamentāli un lietišķajiem, no idea. Ja, un tad izlaic viens arā, Bolt, es zinu, un jūs viņu labbūtību? Kā, ko? Tad viņš neviens par neko nelasa, un tad viņus tur nogrilē pamatīgi. Tā kā, es domāju, tas ir mājiens tiem cilvēkiem, kuri tur saņem algu par to 40, lai tā vairs nedarītu. Tas nevar būt uz vienu cilvēku, pēc tam izvazā pa visiem iespējamiem sociālajiem mēdījiem. Tas ir demoralizējoši priekš pētniecības, tas ir demoralizējoši priekš visas nozares. Tikai, ja tu kaut ko jēdzīgi darīs, tev atspārdīs. Numur 3, tas stigmatizēt cilvēks, kas strādāja, kāds vispār šajā tam ir iedziļinājies. Sievietes, kas šajā jomā vispār ir, teiksim, piegādēs, viņas ir tā kā staigājošs mērķis. To antropoloģija, tas vienkārši jau ir sociāls fakts. Mēs tikai ar šādu tādu huligānisku attieksmi pret pētījumu un viņu subjektiem radam un atražojam stereotipus, vai pēc tam briesmīgas stereotipus. Tā kā tajā ziņā šeit nav tikai par to, kā nākošais izvarīties no problēmām, bet par to vispār, kāda ir zinātnes autoritāte valstī. Kas ir tā kā daudz cilvēku brīvais laiks, kā varētu atspārīt kādu Twitterī, jo viņš tā kā jūtās, ka viņš baigais Rembo ir, jo viņš pats ir pabeidzis turību. Tikko bija vēl viens... Es būtu piesardzīgs par tiem jautājumiem. Tikko bija vēl viens piemērs par Intas Mieriņas iegūto European Research Council grantu, kurš arī tika nospārdīts. Jā, es vienkārši nespēju noskatīties, ka Darbdevēju konfederācijas pārstāvs tik manām garlaikos, jo mēs esam un visu laiku skatās pulkstenī, jo saprotams, ka ja kāds ir mazākumā šeit, tad tas ir Darbdevēju konfederācijas pārstāvs, jo viss pētījums ir būvēts darba ņēvēju diskursā parādīt viņu neredzamību, viņu jauno situāciju. Man tomēr ir jautājums par uzņēmējiem. Tātad šīs jaunās biznesa formas arī citu statusu un citas iespējas un citas problēmas uzņēmējiem rada. Es atgriežos pie tā jautājuma, jo mēs arī šeit minējām, jautājums tāpēc, vai Latvijā ir uzņēmēji, kas uztur platformas. Jūs minējāt, ka ir, tajā biznesā ir daļa no digitālām platformām, kas ir, bet tad par Volt un Bolt, un tad beigās mēs konstatējām, ka viņi nemaz nav šeit reģistrēti, un iznāk, ka tie neredzamie ir ne tikai darbinieki, bet tie neredzamie ir arī uzņēmēji.
uzņēmēji. Un tieši tāpēc, ka uzņēmējs, kuru biznesa satura digitālo platformu kā biznesa daļu, viņu atbildība, sociālā atbildība, nodokļu režīmi, vai nav tā, ka viņi arī daudz vieglāk var nopelnīt, jo viņiem nav jāmaksā par vietām, kafejnīcās, kur viņi pilsētās izvieto un tā tālāk. Jautājums, vai jūs kā darba devēja konfederācija, darba devēji, jo es apskatījos arī darba devēja konfederācijas sastāvā, tur ir daudz arī valsts kapitāla sabiedrības un tā tālāk, par šīm jaunajām biznesa formām un par uzņēmēju iespējām nopelnīt un nodokļus piesaistīt šeit, vai vispār ir diskusija, vai runa par to, ar ko jūs savstarpēji atšķiraties, konvencionālā uzņēmēja darbība, industriālā pakalpojumu sektors un digitālā vide, kas nes citādā veidā peļņu, un tad, un arī tas, ka šeit, viņi piereģistrējās kā pašnodarbinātie, viņi tā piereģistrējās, bet tas, ka palielināsies cilvēku skaits, kuriem nebūs tās pensijas un tā sociālā, un tā uzņēmēji būs tie, kas pelnīs to sociālo budžetu. Piedošana par komentāru, vai jūs runājat par šīm jaunajām uzņēmējdarbības formām un par tām problēmām, jo tā sociālā politika tiešām būs jau uz uzņēmēju pleciem. Tātad Darba devēja konfederācija pirmais, kā samazināt nodokļus. Galvenā tēma, kā iedabūt vairāk budžetā atbalsta naudas. Tas, starp citu, bija iemesls, kāpēc uzbrauc mūsu pētījumam. Ne jau zinātnes komunikācija, bet tas, ka darba devēja konfederācijas pārstāvji cīnījās par budžeta sadalījumu, un viņiem likās, ka zinātnes budžetā ir pa daudz naudas. Tad, respektīvi, galvenā lieta, lai budžetā, lai būtu nodokļu politika, un tad šeit, vai jūs diskutējat par šīm jaunajām biznesa formām? Jā, diskutējam par jaunajām biznesa formām. Tas, ko jūs tā pieskārāties saistībā ar nodokļiem, kādā veidā motivēt, maksāt nodokļus, kādā veidā mazināt ēnu ekonomiku, veicināt konkurētspēju, tas droši vien ir mūsu ikdienas jautājumu lokā, par ko mēs diskutējam katru reizi ar dažādām sakām, jo tas nav tikai no mums atkarīgs. Lēmumu pieņēmējs ir valdība, un valdība kādas lēmumus pieņem, bieži vien dažādu šo te kompromisu rezultātā, tad ar to mēs arī cenšamies dzīvot. Par finansējumu zinātnē es pieļauju, ka jūs jaucat organizācijas un jaucat arī to, ko šīs organizācijas, pat kuras jūs jaucat, ir paudušas. Darba devēja konfederācija ir viena no tām organizācijām, kas iestājas tieši par palielinājumu zinātnes finansējumam, tā kā mūsu padomes sastāvā ir augstāko izglītības iestāžu pārstāvi, kur ļoti aktīvi iestājās par šo pozīciju. Tā kā tas nebūs gluži tiesa, ko jūs apgalvojat. Par pārējo varbūt es kaut ko piemirstu no jūsu komentāriem, bet pārējo, ja ir vēl kāds papildus jautājums, tad droši. Es gan tagad iejaukšos. Tur bija. Stop. Jā. Jā, ir 7:30 tie, kas... Jums ir jādzird tas, ko es gribu. Jā, es Natālijai dodu vārdu, un pēc tam Viestur tu drīkstēsi iet, jā? Es kopā ar Viesturu arī. Jā, es ļoti priecājos. Bet noklausamies, lūdzu. Jā. Bet noklausamies, ko Natāļa grib teikt, un tad tu drīkstēsi iet, bet mēs turpināsim. Labi? Pēc 5 gadiem, ka nestrādā. Paldies. Man ir ļoti saistīta atbilde jums abiem vienkārši tas, ko es gribēju teikt. Tas, ka pētījumu kritizēja, bija pašsaprotami, un tam pilnīgi nav nekāda sakara ar pētījuma kvalitāti, ar pētnieku profesionālis, pilnīgi nekāda. Jau tad tas pētījums sāka tā precīzi brīdī, tad, kad sāka veidot platformu direktīvas kaut kādu idejas priekšlikumu.
Es toreiz piedalījos Saeimas Eiropas lietu komisijā, kur apsprieda valdības pozīciju par šo direktīvu. Šī bija vienīgā reize, kad es redzēju, ka Saeimas komisijā piedalījās dārgs advokātu birojs. Tātad jūs vienkārši pajautājat LDD, kā es saprotu, viņi nevienmēr ir pie vainas, viņiem nav tur biedru. Platformas reģistrētas citās valstīs, nevis Latvijā, un arī visi nodokļi, kā mēs noskaidrojam, visi plūst uz turieni. Bet šī bija vienīgā reize, kad vispār atļāva advokātu birojam Saeimas komisijā uzstāties ar prezentāciju. Tas ir tāds tīrs, fantastisks lobijs. Man bija šoks. Pēc tam es apspriedu šo jautājumu ar citiem Eiropas kolēģiem no citām arotbiedriem. Eiropas arotbiedrība konfederācija, kura cīnījās par šo direktīvu jau Eiropas līmenī, teica, tur ir tāds lobijs. Un šeit valdība savā pozīcijā ļoti rūpējas par pārlieku administratīvo slogu nabagām platformām. Jā, es runāju ar sarkasmu šobrīd. Bet redzot to finansējumu, ko platformas varēja ieguldīt lobijā Latvijā un lobijā Eiropas līmenī, tā ir nenormāla nauda. Tur viss ir kārtībā. Un arī šeit mēs neredzam šīs kompānijas, jo viņus pārstāv audit firmas, labi advokātu biroji, ļoti profesionāli cilvēki, visu cieņu. Un tāpēc tas bija tikai moments, kurā brīdī pētījums sāk kritizēt, kas reāli pamato. Ļoti svarīgs moments. Valdības pozīcija bija ļoti skaidri rakstīts. Valdībai nav informācijas ne par platformā nodarbināto skaitu, jo tā nav Latvijas jurisdikcija, ne par viņu problēmām. Viņi nav mūsu biedri arotbiedrībās, mēs arī nevaram kaut ko par viņiem pastāstīt. Tāpēc bija tik svarīgi, ka jums bija šis projekts, ka jūs varējāt nākt, pētīt, intervēt, mums vispār parādījās kaut kāda informācija. Un kritika par pētījuma kvalitāti, es pat nezinu, kādā sakarā jūs vienīgie, reāli vienīgie, kuriem bija drosme, laiks nākt un katru šo kurjeru intervēt, runāt, izprast. Tāpēc, man liekas, visu cieņu un šo diskusiju mēs varam pateikt tikai ar lielu paldies. Es varēju tikai novēlēt turpināt šo pētījumu kaut kas, pēc 5 gadiem vai vēl ātrāk, un kā tas ietekmēs gan pilsētvidi, mūsu nodokļu sistēma, viņu nodarbināti, viņu veselību, pirmkārt psihisko un arī fizisko, kā tas viss attīstīsies, jo jūs vienkārši uztrāpījāt uz sāpīgo vietu, kurai nebija pamatojuma, un jūs šo pamatojumu pirmo sniedzat. Iespējams bija kļūda, ka bija 2 uzņēmuma nosaukumi uzreiz, un tā ir, protams, tas ir sāpīgi, bet tas nemaina faktu, ka viņi reāli Latvijā ir tikai 2. Es vismaz neesmu dzirdējis. Ir vēl trešais. Tagad ir trešais. Kuru? Okay. Kāds ir vēl, bet tāds neliels. Jā. Nu, tāpēc arī no šī aspekta tas ir godīgs pētījums. Tā kā vēlreiz jums paldies. Kurš rāvās pie vārda vēl? Ir vēl, tur ir vārds, bet viestur, ja tu gribi iet bērnus nolikt gulēt, lūdzu. Un vēl visi, kas grib bērnus nolikt gulēt vai citus, drīkst iet, bet mēs varam turpināt ar tiem, kas grib vēl runāties. Bet es nevaru noturēt jūs arī tā kā, es jūtos, ka es jūs ar varu te turu, jūs nevarat iziet, tāpēc, ka mēs varbūt varam, mēs varam turpināt, bet jūs varat droši pāriet uz to pusi, visi, kas grib pāriet uz to pusi. Nu, jā, pilnīgi nekādi mēs vispār neskatīsimies nosodoši. Nē, mēs aicināsim. Nē, jūs varat visi iet, jo mēs varam turpināt. Paldies. Paldies.